Sveiki visiem! Šodien gribu ierakstīt video par tēmu tad, kad man būs sava māja, māja, dzīvoklis, ierakstiet katrs savu tajā. Tad man būs viss. Tad es būšu beidzot mierā. Tad viss man būs sasniegts un viss, ko es meklēju. Tas ir tas galvenais, kas man ir vajadzīgs. Ar šādu pārliecību es pati dzīvoju ļoti daudzus gadus. Dēļ viņas es pat aizbraucu prom no Latvijas. Šis bija mans sapnis, cik vien es atceros. Mērķis, sapnis, kuru es domāju, ka viņš ir mans. Pagāja, protams, gadi, un šī māja tika iegādāta, bet neatnāca ne tas miers ilgi gaidītais, ne arī pazuda tā trauksme un vispārējais, un beigās nekāda baigā drošība te nebija. Ja? Cilvēkam ir ilūzija, ka tad, kad viņš iegādāsies īpašumu vai māju vai kaut kādu mantu, kaut kādu mērķi, savu izteikto, es nezinu, katram tas sapnis ir savādāks, tad būs tas miers, tad es jutīšos pilnīgs, un tad man būs pilna drošība iekšā, un es jutīšu, viss man būs. Tad jau pārējo dzīvi var par tādiem sīkumiņiem tad uztraukties, tur rūpēties, braukt bieži atvaļinājumā un tam līdzīgi. Pats galvenais būs izdarīts, vai ne? Un kā jums ir? Tad, kad ir tā māja, vai tad ir viss labi? Vai tas beidzās ar to, ka tu esi beidzot mierā? Jo, redz, kā ir, mēs tām lietām ārējām esam uzlikuši šo ilūziju, ka tieši šīs lietas, īpašumi, cilvēki, mašīnas, es nezinu, jebkas ārpusē no mums, tieši tas mums dos šo mieru un drošību, un tad, kad mēs to sasniegsim, tad būs. Tā ir milzīga ilūzija. Tavs miers nekad, un šito es nopietni saku, nekad neatradīsies ārpus tevis. Nekad. Tavs miers var atrasties tikai iekšā, šeit. Ja? Tad, kad es arī sesijās lieku cilvēkam sajūt savu dvēseli, sajūt savu garu, kur tu jūti iekšā savu garu. Cilvēks, protams, vairāk liek uzreiz te sirds rajonā. Ja? Varbūt kāds kaut kur padustē kaut kur vai uz pleciem, var jau būt cilvēks sajūt kaut ko, bet vistiešāk, visdrīzāk un visbiežāk tas notiek, kad cilvēks sajūt savu dvēseli vai garu sirds rajonā tieši. Un es teikšu tā, tieši tur mājo tavs miers. Tad, kad tu esi pa dzīvi trauksmē, uztraukusies, domā par visu, uztraucies par visu, kontrole milzīga, tu skrien pa dzīvi kā tāda vāvera ritenī, tev nekad mūžā šeit nevar būt miers. Tur ir tā, vai miers ir, vai trauksme. Abi divi vienā nevar būt. Tas vispār nevar būt. Vai viens, vai otrs. Un tad mums tā ilūzija ir, ka mēs ar to trauksmī tagad riktīgi rukāsim, strādāsim, nopelnīsim to māju, izdarīsim visu, kas ir vajadzīgs, un tad tas viss tā pārtaps un būs miers iekšā. Tā tas nenotiek. To jau jūs noteikti daudz esat ievērojuši, jo es ticu arī, ka mana auditorija ir no 35 plus uz augšu cilvēki, kas šo te jau ir sasniegumu sasnieguši. Un lai arī ir tā māja, lai arī ir tas dzīvoklis, zinām drošību tas, protams, ka mums dod. Bet jebkas dzīvē var ar to notikt, mēs to labi zinām. Jebkas var notikt arī ar tavu laulību, jebkas var notikt ar tavu dzīvi. Un ja tā drošība nav te, bet ir pieneglota tavam dzīvoklim vai tavai mājai, tad, protams, ka tu viņu ļoti ātri zaudē, jo tā nav īstā drošība, kur tu meklē. Īstā drošība ir šeit iekšā. Šeit. Tava dvēsele, kad jūtas mierā, tavs gars, kad ir mierā, tad tu būsi mierā jebkur uz pasaules. Tas var būt arī īrēts dzīvoklis, tas var būt arī ārzemes, tas var būt jebkur. Šis ir tas, kas ir jāsaskaņo ar tavu
ar taviem mērķiem un sapņiem. Neuzliekot, teiksim, šiem te mērķiem, ka tad, kad būs, tad viss, tad ir super, tad man neko vairāk dzīvē nevajag. Tā nav. Jo cilvēks tomēr ir nācis uz šo pasauli piedzīvot sevi un dzīvot pēc savas dvēseles misijas, gribas, savas to kā gribas, pēc sava augstākā es. Tu neesi te atnācis uzcelt mājiņu smuku. Tu te atnācis uzcelt kaut kādu mājiņu smuku. Tas ir tikai ārējais. Kur paliec tu, kur ir tas iekšējais? Tas ir viss tas moments, kad es vēršu tavu uzmanību tikai uz tevi iekšā. Kas notiek, kas darās tevī? Jo tāpēc tu esi nācis uz šo pasauli. Un es palīdzu cilvēkiem sakārtot šo mieru iekšā. Ja trauksme ir prom, miers var ienākt. Ja trauksme dzīvo tevī, mieram tur nav vietas. Vai nu viens, vai nu otrs. Un vēl viens tāds, kā lai pasaka, nevis piemērs, pierādījums, ka tu ej dzīvē savu pareizo ceļu, vienīgais pareizais rādītājs un lielākais rādītājs ir tava enerģija. Ja tu ej savu dvēseles ceļu, ja tu ej tur, kur tev ir jābūt un dari to, kas tev ir jādara, tev ir ļoti daudz enerģijas. Tev viņa vispār nepietrūks nekam. Tu varēsi radīt, tu varēsi dot, tev nepārtraukti ir šī te kustība, enerģijas kustība. Ja tev enerģijas un spēki nav, tad tu zini, ka tu esi nomaldījies. Jo mazāk tev ir spēku, jo tālāk tu esi no šī te sava dvēseles ceļa. Tas ir tāds kā dzīves špikeris, kur paskatīties. Tā, aptuveni tas arī ir viss. Paldies, ka klausies, un lai tev forša diena!